es gribēju zīmēt pūci, bet tad es iedomājos, ka pūca būs visiem. Tāpēc apskatījos Google, kādi vēl varianti, ko zīmēt, un es atradu, ka varētu zīmēt kaķi. Un tad es vienkārši sākumā gribēju zīmēt kā parastu kaķi. Un tad sapratu, ka daudz foršāk ir tāds kaķis. Ar ko viņš ir īpašs? Vai viņš ir īpašs ar to, ka viņam ir smuka bantīte, un viņš ir kā, pēc mazliet cilvēks ar kaķa masku. Viņam, protams, šeit nevar redzēt rokas, bet var saprast, kas ir cilvēks. Sākumā es šitos uzzīmēju šeit kontūru, un, lai pārāk nesarežģītu, visu neuztaisīju vairākus maziņus, bet katrā malā 2 lielus, un šeit 4 mazākus. Pēc tam es uzzīmēju bantīti, uztaisīju, un tad zīmēšu vēl lielo galvu. Viņa bija visgrūtāk, jo viņai ir ļoti daudz malu. Nu jā, man sanāca. Viņa ir iznācis ļoti apjomīgs, interesants darbs. Paldies!